Hei, draugi mīļie! Sveiciens šajā skaistajā sestdienas rītā. Šodien 21. marts. Un ko mēs šodien darīsim? Mēs dosimies uz Tukumu, uz First Auto. Un ko mēs darīsim First Auto? First Auto mēs jums atrādīsim mūsu stoku. Dotajā momentā mums ir daudz mašīnas, kaut kādas 70, varbūt pat 80. Un ar ko mēs dosimies uz Tukumu? Tas ir BMW M3 G81. Tātad, un šis skaistais M3 facelifts Unity Isle of Man krāsā ir gandrīz jauns, 7000 nogājis. Šeit mēs redzam, tātad plēvis vēl ir, tur ir plēvi uz iekšējiem sliekšņiem ir plēvi, pilnīgi jauna mašīna. Kas ir savādāks faceliftam no iepriekšējā modeļa? Tātad, vizuāli mēs redzam salonā šeit, šitas elements ir uztaisīts savādāks un, protams, stūrīti, kas man patīk vislabāk no šī visa. Tāpēc, un draugi mīļie, starp citu mums tur aizmugurē sēž mūsu kolēģis Ralfs. Labdien! Ralf, kā tu jūties M3 aizmugurē dodoties uz Tukumu? Ļoti labi. Nedaudz kājiņām šauri, bet tā nekādu vaina. Tu saki, vietas nedaudz trūkst, jā? Jā, nav tik daudz kā 5. sērijā, bet sportiskums dara savu. Ja tev būtu jāizvēlās, ko tu labāk ņemtu? M3 Unity vai M3 sedanā? M3 Unity, noteikti Unity. M4, protams, divdurvīgs vai M3 Unity? M3 Unity vēl joprojām. Ok, X5M vai M3 Unity? Vēl joprojām M3 Unity. Ok. Grūti izsist man no M3 Unīša, man ļoti patīk šī mašīna. M5 F90 facelifts vai M3 Unity? Vēl joprojām M3 Unity. Un ko tu par to sāki, M3 vai M5 jaunais Unīts? Tā ir grūta izvēle, redzi, jo tur viņam jau nāk, man liekas, viņš nāka hibrīdu, vai ne tikai viņam vairs nav tīrais benzīns, viņš būs smagnējāks. Jā, viņš ir ļoti smagnējs. Jā. Tāpēc man, laikam, M5 Unity nepatīk, jo man liekas, kad jau tas mašīnas, tas jau vairs nav īsts sportkārs, viņš ir pārāk smags jau. Sedanā, jā, var būt, bet Unija M5 ne, bet M3 Unija man patīkās. Bet tāpēc, ja man būtu jāizvēlās sevi, es ņemtu M3 sedanā. Man ir vēl viens jautājums Ralfam, tātad Ralf, kurš no mūsu auto tev vispilgtāk ir palicis atmiņā, kas mums ir bijis tirdzniecībā? Ja tā jāatskatās, tad viens no spilgtākajiem, manuprāt, ir Audi e-trons GT-RS. Tas man ļoti patika, jo viņš tāds tā kā elektrisks sportkārs. Viņam bija karbons iekšā, karbons ārā, alkantaras griesti, ventilācijas, pilnie sēdekļi, 4 zonas. Viņš bija tāds, viņš bija klasiskā krāsā vēl un vizuāli ļoti pievilcīgs. Man liekas, vēl bija sarkanās jostas. Tu atceries, bija sarkanās jostas? Jā, bija sarkanās jostas. Es gribu piebilst nedaudz to, ka mana sajūta tieši ar to mašīnu bija tāda pati kā tava, jo ar to jaudas performanci man reāli likās tik tiešām, un ar to nedaudz vizuālo tādu izskatu, ka viņš ir plats un plakāts, tā sajūta tik tiešām, ka tu esi elektro sportkārā. Tāpēc, jā, bet tas ir viens, ok, davi vēl vienu. Labi, vēl bija Ferrari, tas bija interesants, tas man arī patika, bet tas jau tāds tā kā vairāk vecmodīgāks un klasika tāda. Tā kā. Un no BMW? No visiem BMW? Zini kā, tad, kad mēs viņu tirgojām, man viņš tā īsti nelikās tā kā manā galvā, ka man viņš tik ļoti patika, bet tad, kad viņš aizgāja, es tagad atmiņā uz viņu atskatos, un tas 50 gadu jubilejas modelis tajā tumši zili violetajā krāsā, es tomēr sapratu, ka man tā mašīna iekrita kaut kādā mapītē manā sirsniņā. Es tev piekrītu. Ierakst komentārā, kura no mašīnām tev vislabāk ir patikusies, kas ir bijusi First Auto. Jums ir bijuši daudz interesantu automašīnu. Tik daudz M mašīnas pagājušajā gadā, arī Ferrari, arī G-klase īstenībā arī bija nice. Tā kā tik tiešām daudz autiņu, pa kuriem tagad atcerēties. Paldies, draugi mīļie! Tātad dodamies tālāk un tūlītās, jo mēs būsim uz vietas jau arī Tukumā un smuki nodosim jums nelielu ieskatu par to, kas notiek uz vietas, par to, kāda auto mums ir uz vietas. Tāpēc aiziet! Mēs esam Tukumā First Auto starp diviem M modeļiem, M2 un M3, ar kur mēs atbraucām uz tejieni. Bet, draugi mīļie, ne par to ir šis stāsts. Stāsts ir par to,
ka mēs pārdodam ne tikai automašīnas, bet arī emocijas. Jo katru mašīnu, ko mēs iegādājamies, gan šāds M2, gan šāds M3, tas ir kas vairāk nekā parasts pārvietošanās transporta līdzeklis. Tad mūsu pirmais modelis, ar ko mēs atbraucām no Rīgas uz Tukumu, tātad M3 facelifts Unity, pareizais S58 twin turbo dzinējs. Šim modelim 20 vairāk zirgi nekā iepriekšējiem. Tātad facelift modelim jau nāk 530 zirgi un cena šim auto ir 88,000 ar iekļaut PVN, 6,000 nobraukums. Un otrs M modelis mums ir M2 G87, arī tas pats S58 dzinējs, kas man liekas īstenībā visusticamākais M dzinējs. 55,000 cena, 70 ir nobraukums. Man liekas, foršā krāsā iespaidīgā viennozīmīgi nepaliksi nepamanīts ar šādu krāsu. Man liekas, ka tas ir fankārs, un ja tu tādā praisā var atļauties automašīnu sev kā fankāru, tad šis ir viennozīmīgi super variants. M2 fantastisks auto. Audi S6 dīzelī. Pareizi dzirdēju, tieši tā. Šis ir viens no maniem favorītu dīzeļa auto. Kāpēc? Tāpēc, ka sajūtas šajā autiņā ir tādas, ka tu brauktu reāli ar benzīnu iekšdedzes dzinēju, nevis ar dīzeli. Tātad 700 Newton elektriskā turbīna, viņi izņem ārā to turbo bedri un sajūta tik tiešām ir, ka tu esi kaut kādā jaudīgākā aparātā nekā tur 350 zirgu 3-litrīgajā dīzelī. Tāpēc Audi S6 vienmēr ir bijis gan vizuāli, gan interjerā ļoti simpātisks auto. Tur tāpatās ir S6 krēsli, lielās bremzes, skaņa, protams, kas nāk caur tumbām, bet sāku vēlreiz, tas ir mans favorīts no dīzeļa Audi. Pabeidzot par S6, cena 37,700 ar iekļautu PVN, 2019. gada izlaidums. Dodamies tālāk pie BMW, kas ir 545. plug-in hibrīds ar 394 zirgiem. Dzinējā mums ir šis īpašais B58 dzinējs, plus tātad mums ir elektromotors, ar kur mēs provizoriski varam nobraukt 40-50 km. Un kāpēc šāds auto būtu jāiegādājās? Es tev teikšu tā. Ja tu šo auto pērc uz uzņēmumu, tev ir 25 eiro mēnesī uzņēmuma nodoklis. Nodokļi mazāki, un ja tu gribi braukt ar jaudīgu BMW un gribi maksāt mazākus nodokļus, tad tev ir jāpērk plugins ar šādā izpildījumā. Nobraukums 150,000, individuālā aprīkojumā 41,990 R20 M Sport Edition diskus. Ja vēlies braukt ar kaut ko jaudīgu, reģistrēt viņu uz uzņēmumu un maksāt mazāk nodokļus, tad šis pa 41,990 545 ir tas modelis, kurš tev ir vajadzīgs. Vēl pie tam ar lāzeriem un labu aprīkojumu un M-salonu. Un no BMW tātad atpakaļ uz vagu. ID7. Es domāju, ka šis auto Latvijā vēl nav pietiekami populārs, bet Eiropā viņš ir super populārs. Un ar ko viņš ir populārs? Ar to, ka viņam ir reāli liels range, 550 km range un reāli labs aprīkojums. Tātad maksimāli, kas šeit varēja būt, tātad sēdekļu ventilācijas, apsildes, masāžas, panorāmas, āķi, apkārt skatu kameras, IQ Light, filmpiedziņa. Aparāts reāli par pirmo GTX versijā, visi melnie elementi, viņš izstāsta diezgan iespaidīgi. Tāpēc, ja kāds, un Harman Kardon arī mūzikas sistēma, ja kāds grib iekāpt elektroauto, kuram ir reāli liels range, kurš ir praktisks un ļoti, ļoti labi aprīkots, un ietilpīgs, tad es domāju, GTX versijā ID7 ir tieši tas auto, kurš tev ir vajadzīgs. Es domāju, ka Latvijā drīz vien ID7 būs ļoti populārs modelis. Tāpēc, draugi mīļie, 54,990 ar iekļautu PVN, ID7 GTX versijā pat pilnākā komplektācija. Kaut kādiem autiņiem izgājām cauri, bet tagad mēs jums pastāstīsim, tātad, kā mēs piemeklējam mašīnas un tieši kuras mašīnas mēs pērkam, uz kurām mašīnām mēs varbūt nobremzējam un nepērkam tikai tāpēc, ka liekas, ka varbūt kaut kā nebūs, un kā vispār notiek pasūtījumu procesi. Sveiciens vispirms visiem sekotājiem. Pirmais, ko mēs parasti klientiem sazinoties, ir tas, ka ir jānoskaidro vienmēr klientu vēlmes, un tās jāmēģina noskaidrot pēc iespējas precīzāks. Tā kā, ja jūs plānojat pie mums sūtīt automašīnu, vislabākais ir, ja jums jau ir kaut kāds priekšstats par to, ko jūs vēlaties. Mēs, protams, palīdzam arī vispārīgi, ja nav priekšstats, bet, ja ir, tas mums krietni atvieglina darbu.
Nākamais posms jau ir auto meklēšana un atrast labu auto. Tas ir svarīgi. Pasūtījums mēs vienmēr skatāmies, lai tie ir no pārbaudītiem dīleriem, no pārbaudītiem pārdevējiem. Tieši tā, ar kuriem mēs esam sadarbojušies, bet klaus, kāda klientiem piemeklēt tās viņu vēlmes, ko viņi vēlas. Kas ir manā pieredzē uz pasūtījumiem, ir tas, ka klienti tik bieži izmaina savas domas, nevis tur 180 grādos, bet viņi pamaina tikai uz tā, ka viņi dabūna papildus informāciju no tevis, no manis, no tiem, kas jau tik tiešām ir nozares speciālisti un kas tev var pateikt un ieteikt, klau, tas tev dara tam, cik tu daudz brauc, pa kuriem tu brauc un kaut kā tā. Un ļoti bieži ir iespējas, man liekas, samainīt vispār klientu domas uz to, kas viņiem īstenībā varbūt tieši vajadzīgāks nekā to, ko viņi grib. Tu saproti to, ka tā informācija, to, ko tu gadiem esi krājis, ka tu nodod viņiem to info un beigās viņi saprot, jā, un tā ir, un tie momenti tik bieži nospēlē un vienkārši un tas strādā un cilvēks saprot, un viņš beigās tu uzticās tikai tāpēc, ka tu esi, nozares speciālists. Te ir tieši tā, kā tu teici, te ir īstenībā dažādi tie faktori, pa kuriem klientiem jādomā, kad pirmais ir braukšanas paradumi, ko tu minēji, vai hibrīds, vai dīzels, jo tieši tā citi nemaz neaizdomājas. Otrais ir īstenībā, ko es esmu piefiksējis tagad aktīvāk pasūtījumiem strādājot, ka cilvēki, tie, kas grib mazas nobraukums, ka tu viņiem izstāst, teiksim, par to cenas starpības starp nobraukumiem, un viņš tad sāk domāt, vai man ir jēga, teiksim, maksāt 8,000 vairāk pa mazu nobraukumu, ja es varu paņemt pa 8,000 lētāk ar lielāku, un es braukšu, teiksim, 2 gadus. Šie ir tie momenti. Es tev pilnībā piekrītu. Otrais ir tirgus, tāpat arī trešais. Tur ir tā, ka ja tu nobrauks maz tos kilometrus, jēga tev pārmaksāt tāpatās, tu tirgos, tur nezinu, pēc tam 15-gadīgu mašīnu un viņai būs krietni mazāks nobraukums, kā ir tur, nezinu, jaunākai mašīnai, un neviens ir īsti to nenovērtēs. Tāpēc vienkārši protams, tur nevajag tur kāpt ārpus robežām un pirkt tur superliels nobraukums, bet vienkārši tev ir jāsaprot attiecīgi, kuram modelim ir kaut kādas problēmas pie kaut kādiem nobraukumiem. Ja tādas ir, tad mēģināt ierakstīties un izkalkulēt, cik tu gadā brauksi, lai tu neiebrauktu kaut kādās problēmās, lai tu viņus novērstu laicīgi, lai tu laicīgi eļas mainītu. Jo vienīgais pluss ir tas, ja tu paņem mazāk nobraukumu, tu ātrāk vari izlikt ārā no tā 30,000 intervāla. Skatīties, šis ir īstenībā ļoti svarīgs moments, kas jāņem vērā. Un otrs moments ir tāds, kad citreiz labāk ir vispār nemaz nenopirkt kaut kādu mašīnu, tieši tokam. Ja mēs redzam to, ka tur reāli ir visādi momenti. Pirmais risks vienmēr pārdevējs. Otrs risks, ka tu redzi jau kaut kas varbūt varētu nebūt pēc vēsturēm vai pēc arī vizuālā stāvokļa, pēc kur mēs vadamies, skatāmies, kas ir interjerā, kas ir eksterjerā, kas ir uz diskiem. Un tie ir tādi svarīgi momenti, kad mēs vienkārši nemaz neizdaram to gājienu un nenopērkam to mašīnu tikai tāpēc, lai pēc tam nebūtu tas moments, kad auto tāpat ir jāpārdod. Un jebkurā gadījumā, lai mēs viņu pārdotu, mēs izdarīsim visu, lai tas auto izskatītos ok. Un runājot par nenopirktajām mašīnām, tā ir tā, ka runājot tieši par pasūtījumiem, par ko es tagad vairāk esmu atbildīgs, tad pasūtījumos ir tā, kas man ir sarkanie karogi, tie ir, ja teiksim, pārdevējs tev negrib dot pilnu informāciju. Tas ir video, ja viņš saka, ka viņam problemātiski to izdarīt, tad arī attiecīgi mēs, tā teikt, stopējam. Jā, tieši tā, jo ļoti bieži ir tādi pārdevēji bijuši, bet tas ir automātiski nogriezts. Tas tā bija tieši tāds pats stāsts ar izlozes mašīnu, kur mēs gribējām pirmo izlozes mašīnu pirkt un pārdevējs sūtīja sākumā no vidus konsuls. Vecākām mašīnām, ar tie pārdevēji arī baigi kādreiz tev teikšu ir tā. Viņi paiet no tūma un nofočē tur konsuli, bet vienmēr jau tu jau redzi pēc šofera sēdekļa, pa lielam kāds tas autiņš arī būs, tāpēc šie momenti ir vienmēr jāatcerās. Šofera sēdekļus un stūri tev parāda ļoti daudz vairāk nekā tev liekas. Valteri, jautājums tev, tātad tavas sajūtas, kā tev liekas, kā tu nostrādā ar klientiem dotajā momentā, cik tev ir vaļā klienti un ko tu varētu uzlabot mūsu skatītājiem, lai klients ir priecīgs un lai viņš ir apmierināts un lai viņš tieši brauc pie mums pasūtīt auto un varbūt tu novad viņu pasūtījumu. Manuprāt, ar saziņu ir ok, pietrūkst produkts, ko klientam piegādāt, pietrūkst nedaudz produkts, jo ir, protams, vienmēr ir, kad klients ir gatavs uz kaut ko piekāpties, bet ir tāpat, kad klientam, piemēram, ja viņam ir nepieciešama tāda lieta, viņam viņa ir nepieciešama. Ja klients, nezinu, kā piemērs, grib adaptīvo kruīzu
atmosfēras kontroli. Nu, grūti būs pierunāt bez arī, ja tur cenas ir labākas. Tā kā vajag produkts vairāk, mums vajag produkts Un vairāk. ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja tev ir pieredze auto tirdzniecībā, pirkšanā, iegādē, tātad, un tu esi spēcīgs, bet tik tiešām, ja tu esi spēcīgs, tad sazinies ar mums, jo mums būtu vajadzīgs kolēģis, kas ir ar pieredzi, bez variantiem, kas ir pircis, pārdevis, strādājis ar klientiem, nu, sazinies ar mums, un ļoti iespējams tu būsi daļa no mūsu komandas. Kā mēs varam vēl labāki klientiem būt? Ko mēs varam iedot viņiem? Ko mēs klientiem varam iedot? Nu, ko mēs jau dodam īstenībā? Mēs dodam pilnībā detailingu, sagatavot automašīnas servisā, pārbaudītas automašīnas. Tāpat mums ir, mēs dodam baterijas certifikāts tagad hibrīdiem, elektriskajiem. Jā, īstenībā šis būtu svarīgs moments. Jā, tieši tā. Mums ir kāra vertikāla atskaita. Tieši mums tā, ir baterijas atskaita. certifikāts. Tātad katram elektronam, katram hibrīdam. Piebildīšu, mēs arī katram klientam, tāpat, ja ir interesi, mēs ļaujam pārbaudīt jebkurā servisā auto. Tieši tā. Un šīs trīs lietas ir, man liekas, tās, pēc kurām vadoties, tu vari saprast to, ka pārdevējs ir godīgs. Un vēlas piedāvāt labu produktu. Tieši tā. Tātad Ralfs studijā, dārgie skatītāji. Ralf, man tev ir jautājums. Ko tu dari First Auto? Ko es daru? Jā. Strādāju, Edī. Ok, super, tas ir forši. Ja pa nopietnu, tad mani galvenie pienākumi First Auto ir automašīnu sagatavošana no mirkļa, kad automašīna ierodas šeit tukumā, līdz brīdim, kad viņa nonāk tirdzniecības laukumā. Tātad Ralfs ir atbildīgais tieši par organizēšanas procesiem tieši šeit iekšā First Auto. Ar ko First Auto mēs esam savādāk, varbūt kā procentuāli lielākā daļa citu auto tirdzniecības vietu? Es domāju, ka mēs ļoti nopietni pieejam automašīnu sagatavošanai. Tas ir vairāki punkti. Mēs katrai automašīnai taisam pilnu ciklu detailingu, kā arī paši pirms ir automašīna tā kā atnākusi arī, un jau mēs mēģinām sagatavoties un priekšlaicīgi saprast, ko ar viņu darīt. Un tad, kad viņi atnāk, tad mēs atkārtot ejam cauri, piefiksējam visas nianses, veicam servisu pārbaudi, pieslēdzam arī datoru diagnostiku, uztaisam. Un, tas ir diezgan garš process, un es teiktu, ka jā, tas ir arī tas, ar ko mēs izceļamies. Pa lielam viss tas, un pašās beigās mums vēl tāpatās ir kāra vertikāla atskaits. Mēs pārbaudām bateriju testus hibrīdiem, elektromašīnām, jo ko mēs pārunājām. Tā kā tik tiešām ļoti, ļoti nopietni tam pieejam, tas viss ir tā kā iekļauts jau mašīnas cenā. Ar kolēģiem iepazināmies tagad, tātad uztaisīsim mazu nelielu ieskatu kopā ar Ralfu par BMW X7 M50 ar 400 zirgiem. Ralf, ko tu domā par šo auto? Nu, ļoti jaudīgs. Jaudīgs, Ģimenis, liels, ietilpīgs, ar kapteiņu krēsliem, alkantaras griestiem, ļoti laba komplektācija. Šeit, man liekas, maksimālā. Man liekas, ka ir pilnīgi viss. Stūris, apsildi arī ir un viss ir. Šeit mēs redzam papildus lūpiņu, tāpat arī aizmugurē. Tātad šeit papildus uzlikas. Tātad aizmugurē arī, redz, mums ir papildus uzlika arī šeit. Reāli labi izskatās, jā? Jā, ļoti labi izskatās. Šitādi ņemt sev X7 vai pa lielu? Man pa lielu. Man arī laikam pa lielu, bet kopumā viņš ir reāli stilīgs. Nu, bet ģimene, ja tur ir, tur reāli nice. Mēs redzam visas ausēm kariņā. Var ļoti ērti sasēsties viņā. Te jau ir minētie kapteiņu krēsli. Jā, redz, te arī mums ir aizskari. Hops. Viens, tajā pusē arī alkantaras griezti ar Skylounge, Bauer Wilkins mūzikas sistēmu, kur ir bijis pīva ar Lucky 13, ja? Tātad aizmugurē šeit mēs arī to redzam, redz arī ādas apšums ar Lucky 13. Lancēta koka apdare, kristāls, pneumatiskā piekare, kā arī stūris apsilde, masāža abiem diviem priekšējiem krēsliem un arī ventilācija. Šai automašīnai ir pilnīgi viss, kas ir bijis iespējams atķeksēt, tas arī šeit ir izdarīts. Tātad, draugi mīļie, šis X7 M50 19. gada ar 212 000 nobraukumu maksā 49 990 eiro. Aprīkojumā šim aparātam ir pilnīgi viss. Kā jau arī Ralfs minēja, kā es minēju, ventilācijas, kristāli, Baueri, kapteiņu krēsli, glāzes sildās, dzēsējās, kristāli. Viss, kas vien var būt, tāpēc... Vienu lietu aizmirst, mēs nepateicām. Softclose? Jā. Un kur tu bez softclose? Tātad Porsche, ja kaut kas savādāks, neierasts. Draugi mīļie, nākamais mums ir Porsche Cayenne plug-in hibrīd benzīns. Zirgi 462. 462 īstenībā diezgan labs konkurents X5, kuram ir 394, tātad 45. Šis ir nedaudz jaudīgāks plugins. Un atkal šeit, draugi mīļie, ir šis plus, ja pēc uz uzņēmumu nodoklis tikai 25 eiro mēnesī. Tātad nodokļi ir mazāki plug-in hibrīdiem. Un ja tu gribi braukt ar Porsche, nevis ar BMW, nu tad šis ir variants, ko
iegādāties uz uzņēmumu. Zinām, mans sajūtas, man ļoti patīk Porschiem tātad vidus konsoli, tās pogas, visa kvalitāte, jūti vairāk varbūt tieši to kvalitāti, kad viņi vēl atstāti ir. Tāpēc tas man labāk patīk, bet gaita es laikam viennozīmīgi dodu, ja mēs salīdzinām Cayenne ar X5 gaitā, man labāk patīk kā brauc X5. Bet jā, stūra dārgāk, varbūt tāda izstās konsolīta arī, kā teicu. Nedaudz vairāk zirgi šajā gadījumā mums ir, bet jā, izskatās interesants. Un kā tev liekas, kurš tev labāk patīkās, X vai Cayenne? Un te, es domāju, ir jāķerās, vērsim pie ragiem. Kāpēc vispār mums šis modelis šeit ir interesants? Ar ko viņš mums ir īpašs? Pirmais, ko es gribētu teikt, viennozīmīgi, tā ir cena. Tā ir noteikti cena. Es domāju, priekš visai Eiropas tirgus šis varētu būt viens no labākajiem piedāvājumiem priekš Cayennes hibrīdiem. Precīzi. 45,000 ar iekļautu PVN. Jā, tieši tā. 18. gada Cayennes, tas ir, man liekas, vislabākais dīls tieši tā visā Eiropā, pie mums Latvijā šeit, lokācijā, Tukumā. Nu, ja tev būtu jāņem, Ralfs. Ja man būtu jāņem. Ir 3 sekundes. Cayennes vai X7? 3, 2, 1. Cayennes. Paldies par uzmanību. Virzamies tālāk uz X3. Mums ir 2 X3 faceliftā. Vai pastāstīsim jums par interesantāko? Kāpēc viņš ir interesantākais, Ralf? Es domāju, tu zini, kas man patīk. Nu, kas tas varētu būt? Kā domā šitam X3? M-salons noteikti. M-salons. Man ļoti patīk arī tam X5. Ir tas brūnais M-saloniņš, un tas ir, man liekas, tā ir rodziņa ritīgā. Tātad melnie diski, shadow gaismas, tad viņš bounce uz melnu. X3 Faces, man liekas, ka reāli izstāst ļoti labi no aizmugures. Starp citu ir 2 gabali. Viss tās formiņas, lampas jāaiziet tā. Tev difuzoriņš, tāds pārdomāts, izstāsta reāli sportisks, vai ne? Jā, X3 facelifts ir viens no labākajiem faceliftiem vispār, kas ir uztaisīts. Tieši facelift ziņā, jo tās lampas viņam iedod pilnīgi citas mašīnas. Viņš baigi sportisks, man liekas, vai ne? Ok, gads viņam 22, vai ne? Jā. Tā zirgi? 292. Jā, tātad viņš ir divtrīgs benzīns. Un elektrodzinējs. Plug-in hibrīds, atcerieties, reģistrējot šo auto, uz uzņēmums ir mazais uzņēmuma nodoklīts un arī PVN ir iekšā. Un šis ir moments, kas man patīk vislabāk, tātad M sēdekļi. X3 ar M sēdekļiem, aizmugurē klimata kontroli, brūnais salons. Man baigi patīk šis salikums. Ierakst komentārā, vai tev patīk. Tu klau, X3 ir tā pat 3. sērija, tikai SUV versijā. Jā, tieši tā. Klau, bet sportiska, kur arī ambients mēs redzam ir. Kāds tev sajūtas ir šito mašīnu? Tu tā kā varētu agresīvāk braukt vai tā mierīgāk, prātīgāk? Es domāju, ka nedaudz agresīvāk nekā ar X5. Skaties, iedomājies, tu gribētu kaut kādos 21. gadā šī tāda aparāta vai labāk 45. Šis vēl uz 45. Jā, ap 21. sporta M sēdekļiem. Nē, 21. trojku jāpērk. Jā, jāpērk. Uz 45. jau muguriņa bišķīt, zin kā. Jā. Jā, taisnība, jā. Tā varētu būt, jā. Draugi mīļie, 39,990. 22. gads, jā? Jā, tieši tā. 120 nogājis. Cayenne vai X3? Nē, es tomēr pie Cayennes. Katram savs. BMW iX40. Manuprāt, viens no interesantākajiem BMW elektromodeļiem vispār, kas ir pieejams. Tieši šajā konkrētajā man patīk, ka viņš ir melns uz melna, ka viņam arī viss nianses ir melns. Mums iepriekš bija tādi daži, kuriem bija tā kā bronzas elementi. Tas arī piedod savu odziņu, bet tad tur tiem diskiem ir jāiet kopā. Bet šis ir melns uz melna, arī ar pilno komforta salonu. Tāds, izskatīgs auto, manuprāt. Ko domā par difuzoriem? Šeit mēs redzam arī aizmugurējos difuzoriņus. Viņam redz, viņš vizuāli arī izstāstā diezgan iespaidīgi. Tie difuzori, tā kā liekas, viņi tā kā to vēju laiž caur apakšu un to mašīnu stumj uz priekšu, ja? Jā, viņš ir sportisks. Tā kā ietilpīgs ģimenes auto, bet sportisks, jā, viņam ir karbona virsbūve. Tas ir karbons, jā, tas ir karbons, jā. Viņam arī atverot durvju sliekšņus, var redzēt, ka tur arī viss tā kā ir karbonā. Jā, šeit, zini, kas man baigi patīk, redz, viņiem nāk šeit tātad ambients. Tiklīdz dienas tumšajā laikā ar to mašīnu brauc, viņš tev izgaismo tātad stiklu, baigi nice izskatās. Tātad arī 4 zonu klimats, Skylaunch. Reāli super. X-am jābūt ir Skylauncham, viņš reāli izstāstās ļoti nice. Uzreiz iekāpjot sēdpozīciju, man ir super patīkam šim autiņam. Pārdzamība, tu sēdi nedaudz tā kā augstāk, tā vidus konsola vienkārši perfekti. Manam augumam viņi ir super ērti. Tāpatās šeit ir arī kristāla elementi, Skylaunch viss kopā. Regur arī šeit mēs tātad taisam, regulējam sēdikus, arī viss kristāliņā atmiņas. Jautājums tev, ko tu ņemtu labāk? EQC 400 vai iX?
X viennozīmīgi. Ok, EQE, Vai X. 43 AMG mums ir vai iX. Vēl joprojām X. Ok, Porsche Taycan vai iX. Nu, tur gan Taycan es paņemšu. GT Audi RS vai iX. GTRS, cik un tā. Nu, tas ir bišķi cita kategorija. Sportiskāks. Sportiskāks, jā. Nu, šis ir kārtīgs ģimenes auto. Superīgs auto. Jo viņam ir ļoti ietilpīgs tā kā salons. Gan, kas man visvairāk patīk, otrā sēdekļu rinda. Tur ir ļoti daudz vietas aizmugurē sēdošajiem. Tur nav jāstrauc vai bērnus iesēdināt vai kaut ko. Nu, tur visiem pietiks vietas. Un bagāžniekā vēl suni varēs ielikt arī. Man tev jautājums, Edī, kur tu liec telefonu, kad tu brauc ar šo mašīnu? Kabatā, jā? Nē, es lieku šeit. Jā, tas man arī patīk. Tas ir labi uztaisīts tajā mašīnā, jā. Super, jā. Viņš ir tieši tā. Tikko mēs bijām reāli super tādā futuristiskā salonā. Un tas ir iX modelim, arī i3-niekam arī tieši tas pats bija, vai ne? Jā, tieši tā. Ralf, klausies, cik maksā šis auto? Šis auto maksā 47 990. Tu pirktu par tādu cenu? Jā. Nobraukums viņam ir 56. 56. Vai tas ir ok tavās domās? Tas ir ok. Pēc tavām domām, vai skatītājs varētu pirkt ar tādu nobraukumu, tādu gadu? Es domāju, ka jā, es neredzu, ka tur vispār šim modelim tuvākajā laikā ar šādu gadu un nobraukumu tur nevajadzētu būt pilnīgi nekādām problēmām. Skaties, un jautājums vēl viens. Vai melna krāsa, melns salons, zelta elementi un 22. diski, vai šis izpildījums arī ir ok? Nu, tas ir viens no labākajiem, ko klasisks. Šis ir klasisks izpildījums, kas patīk vienmēr visiem un vienmēr un turpmāk un tagad un arī tā pagātnē. Un lāzergaismas. Un lāzergaismas, tieši tā. Tātad, nu mēs esam nonākuši pie X5 rindas. Tātad šis X5 ir jaudīgākais hibrīda versijā X5. Tātad mums redzam uzreiz to, ka mums ir pareizie R22 viegli metāla diski. Ko es jums varu pastāstīt par aprīkojumu tādā ieskatā? To, ka mums ir kristāls, mums ir soft close, mums ir keyless go funkcija. Tātad visi asistenti, stūres apsildes, ventilācijas, skēlonšs, kas ir ļoti laba opcija. Ja tu vēlies jaudīgu X5 un gribi viņu pirkt uz uzņēmumu un maksāt mazo nodokli, tad šis ir jaudīgākais un jaunākais, kas vispār ir pieejams no BMW X5 modeļiem. Par cenu. Tātad cena ir 88 800 eiro. Zirgi 490, gandrīz 500 zirgi tātad šajām kamerām, 24. gads un 24 000 nogājis. Protams, garantija. Porsche X, vai ne? Tavas domas? Ierakst komentārā. Tātad X5 rinda. Facelifts, kuru mēs jums tikko baltais parādījām, un šie ir tātad pirms facelift modeļi. Pastāstīsim, abi arī ir plug-in hibrīdi, 45. Šeit mums ir 394 zirgi, pa 100 zirgiem mazāk nekā 50. modelim. Nelielas atšķirības abiem X-iem. Tātad šis man ļoti patīk ar to, ka viņam ir M salons. Labā krāsā, foršā izpildījumā, R22 viegli metāla diski, melns uz melnu, izskatās iespaidīgi. Šeit attiecīgi komplektācijā mums ir kaut kas vairāk. Komforta salons, ventilācijas, karbona interjeru paketi, ādas panelītes arī īstenībā abiem ir. Tātad šis ir 22. gada, 54 990 ar 137 000 nobraukumu. Un šeit ir tieši tāda pati cena arī ar iekļautu PVN, 110 nogājis un arī 2022. gada. Nu, draugi mīļie, paldies, ka pavadījāt šodienu kopā ar mums jau no Rīgas līdz Tukumam. Iepazināmies ar autiņiem, pastāstījām, kā notiek pasūtījumi. Ierakst komentārā, ja vēlies redzēt arī pārējos auto. Un ja tev kāds ieinteresē no mūsu šiem auto, sazinies ar mums. Un ja nu no šiem un ja vēlies pasūtīt, arī sazinies ar mums. Tāpēc paldies, ka piesakoji un paldies, ka seko. Tiekamies jau nākamreiz.